Tactic Hockey League THL. Esiet sveicināti! Šai sadaļā apskatīsimies galda spēli Taktiskais hokejs. Taktiskais hokejs ir balstīts uz hokeja spēles noteikumiem, iekļaujot sevī tādus elementus kā ripas izspēle iemetienos, spēka spēle, noraidījumi un, protams, vārtu gūšanas iespējas. Komplektā ir spēles pamatne, 36 noraidījumu kārtas, 12 spēles figūras un ripa, 12 vārtu gūšanas kārtas, metamais kauliņš 3 metnis, spēles protokols un noteikumi. Ķeramies klāt noteikumu apskatam. Katram spēlētājam ir 6 laukuma figūras. Centrs, 2 uzbrucēji, 2 aizsargi un, protams, vārtsargs. Laukuma marķējums. Viduslīnija, aizsardzības zonas, vārtsarga laukums un noraidījuma soliņi. Laukums ir sadalīts kvadrātos. Tumši zilie lauciņi ir taktiskās zonas. Taktiskās zonas tiek uzskatīts par vienu veselu lauciņu, tādējādi dodot lielāku manevru un piespēles iespēju. Atceries, zilās aizsardzības līnijas atdala taktiskās zonas starp 6. un 7., kā arī starp 11. un 12. rindu. Šie lauciņi nav viens vesels. Visas ripas izspēles notiek centrā. Centra uzbrucējs stāv 9DE, 2 uzbrucēji 10C un 10F, 2 aizsargi AB11 un GH11. Otrs spēlētājs savu spēles figūras izvietot tādā pašā kārtībā, savā laukuma pusē. Gājienu pirmais sāk tas spēlētājs, kurš uzvar iemetienā. Viena gājiena laikā var veikt 3 darbības – kustību, piespēli vai metienu uz vārtiem. Tas nozīmē, ka savā gājiena laikā var brīvi kombinēt savas darbības. Tagad paskaidrošu, kas ir kustība. Kustība ir figūras pārvietošana no sākotnējā lauciņa 2 lauciņu rādījusā, taisni, pa diagonāli vai laustā līnijā, ar vai bez ripas. Viena gājiena laikā nedrīkst veikt 2 kustības ar vienu un to pašu figūru. Piespēle. Ripas raidīšana, taisni vai pa diagonāli, no vienas figūras otrai. Ja uz taisnes, pa kuru tiek raidīta ripa, neatrodas neviens no spēles figūrām, ripa atdurās pret apmali un paliek uz vietas. Ripu iegūst tas, kurš pirmais nonāk līdz attiecīgajam lauciņam. Lai noskaidrotu iemetienu uzvarētāju, lieto metamo kauliņu 3 metnis. Metamajā kauliņā 3 metnis ir pielietotas populārās spēles akmens, šķēres, papīrīts, princips, kurā akmens ir stiprāks par šķērēm, šķēres ir stiprāks par papīru, bet papīrs ir stiprāks par akmeni. Tātad, ja uzkrīt šķēres, tad piekāpjās akmenim, bet pieveic papīru. Pirmais 3 metni izmet vienmēr uzbrucējs. Uzvar tas, kurš uzmet stiprāku simbolu. Uzmetot vienādus simbolus, uzvar tas, kurš aizsargājās. Centra iemetienos secība, kādā tiek mest 3 metnis, nav būtisks, un pie vienādiem simboliem tas ir jāpārmet. Uz metamā kauliņa vēl ir 4. simbols – XP. Spēku spēles epizodēs uzmetot XP, spēku spēle ir zaudēta un tiek vilkta viena no pārkāpuma kārtīm. Veicot kustību, ja lauciņš ir aizņemts ar pretinieku figūru, tad pielieto spēku spēli. Ar 3 metņu palīdzību noskaidro uzvarētāju. Tas var ieņemt attiecīgo lauciņu un novieto zaudētāja figūru vienu lauciņu rādījusā. Ripa paliek pie uzvarētāja. Ja kustību veic caur pretinieku figūru, tad arī pielieto spēku spēli. Ja tiek uzvarēts, var ieņemt vēlamo lauciņu, bet pretinieka figūra paliek iepriekšējās pozīcijās. Ja tiek zaudēts, tad pretinieks novieto uzbrukošo figūru viena lauciņa rādījusā. Tātad atceries, ka spēka spēle ir vienīgi tad, kad 2 kauliņi cīnās viens ar otru. Un vienīgi tad XP liek celt pārkāpumu kārti. Citās spēles situācijās XP ir vienāds ar šķērēm, un pārkāpumu kārtas netiek celtas. Pārkāpumu kārtas. Komplektā ir 30 pārkāpumu kārtas, 8 2 minūšu noraidījumu kārtas, 2 5 minūšu noraidījumu kārtas un 4 veiksmes kārtas, kā arī 16 nav penaltī kārtas. Ja tiek izvilkta noraidījumu kārtas, tā liek spēlētājiem vienu no savām figūrām nosēdināt uz noraidīto spēlētāju sola. Spēle tiek pārtraukta, notiek iemetiens centrā un sāk skaitīt soda minūtes. 2 minūšu noraidījums ir vienāds ar 5 gājieniem,
un 5 minūšu noraidījums ir vienāds ar 10 gājieniem. Uz noraidītā sola vienlaicīgi var atrasties tikai 2 viena spēlētāja figūras. Ja vairākumā esošā komanda gūst vārtus, viens noraidījums tiek atcelts. Un tagad pievērsīsimies veiksmes kārtīm. Blind referee kārts. Ar to spēlētājs jebkurā spēles laikā var atcelt noraidījumu, bet nesošo. Moral boost kārts. Ar to spēlētājs jebkuras sava gājiena laikā var veikt vienu papildus darbību. No penalty kārts. Tā netiek ņemta vērā un spēle turpina no tām pašām pozīcijām. Un tagad spēles interesantākā sadaļa – uzbrukums un vārtu gūšanas kārtis. Lai varētu mest ripu vārtos, uzbrucējiem jāatrodās uzbrukuma zonā. Lai ietu uzbrukuma zonā, pirmajam zilā līnija jāšķērso uzbrucēja figūrai ar ripu. Uz to brīdi uzbrukuma zonai jābūt brīvai no pārējām uzbrucēja figūrām. Otrs paņēmiens, kā iet zonā, ir raidīt ripu no neitrālās zonas aiz centra līnijas uzbrukuma zonā, līdz ripa nonāk pie laukuma apmalas. Metiens uz vārtiem. Ripas raidīšana vārtu laukumā 2 DE vai 16 DE. Ja metienu uz vārtiem veic caur pretinieku figūru, tas cenšas pārtvert ripu. Spēlētāji pielieto trīsmetni, lai noskaidrotu, vai ripa ir pārtverta vai nē. Lai gūtu vārtus, tiek izmantotas vārtu gūšanas kārtis. Uzbrukošais spēlētājs veic metienu uz vārtiem, noliek vienu brīvi izvēlētu uzbrukumu kārti un vārtsargs attiecīgi vienu aizsardzības kārti. Tās tiek atklātas vienlaicīgi. Ja uzbrukuma gājiena laikā notiek saspēle, uzbrukošais spēlētājs izmanto 2 uzbrukuma kārtas. Vārti ir gūti, ja aizsardzības kārtī nav nosakts mērķis, uz kuru uzbrucējs ir raidījis ripu. Ja gūst vārtus, spēle tiek pārtraukt un iemetiens notiek centrā. Ja vārti netiek gūti, ripa paliek pie vārtsarga, un no vārtu laukuma tā tiek izspēlēta aizsargājošā spēlētāja gājiena pašā sākumā. Vārtsargs ripu no vārtu laukuma var izspēlēt, veicot piespēli citai figūrai, vai raidīt to pret apmali. Vārtsargs var arī piespiest ripu, pēc kā spēle tiek pārtraukt un notiek iemetiens centrā. Spēle iedalās 3 periodās. Katrs no tiem ilgs 20 gājienus. Gājienus, vārtus un noraidījumus uzskaita tiek veikta protokolā. Katra perioda 20 gājieni tiek skaitīti no pirmā iemetiena. Tātad, kurš pirmais uzvar iemetienā, tam tiek skaitīti 20 gājieni. Noraidījumi. Piemēram, 5. gājienā nopelna 2 minūšu noraidījumu, to atzīmē protokolā. Tāpat arī vārtus. Paldies par izturību! Tikai atgādināšu, mūsu mājaslapā var apskatīt noteikumus PDF formātā, lejuplādēt spēles protokolus un noskatīties spēles simulāciju, kas atvieglos noteikumu izpratni. Uz tikšanos un lai veicās spēlēs!